labas dienas! Aristoteles iet gaisā jau pēc 2 dienām, tāpēc šo pēdējo video dienas grāmatas ierakstu mēs veltam pašiem jauniem studentiem. Izbaudiet pēdējās vasaras dienas un tiekamies Aristotelī. Mūsdienās pastāv tāda lieta, ka izmācoties augstskolā, tev nav nodrošināta nekāda vieta, neviens nav neko nedod, un faktiski, jo vairāk no vienas profesijas var izmācīties, tad, jo vairāk no viņas uzzini, jo lielāk tev iespēja dabūt darbu. Un Latvijas universitātē pavisam noteikti bija vislielākais kursu dažādu skaits. Izvēlējos tieši LU starp visām citām, jo tā izlikās atpazīstamāk. Augstāks līmenis nekā citā. Tā ir viena no lielākajām un pazīstamākajām vispār universitātēm Latvijā. Es zinu, ka šeit ir laba ķīmijas fakultāte, kurā es studēšu. Man ir vēlēšanās piedalīties Erasmus programmā, tātad es zinu, ka šī programma šeit ir un ka tā atbalstās un tiek sveicināti studenti gan no ārzemēm pie mums, gan mēs pie citiem. Un kopumā es nedzirdēju neko sliktu par Latvijas universitāti kā tādu, tikai tā pozitīvo. Man ir ļoti daudz paziņas no dažādām Latvijas universitātes fakultātēm, kur ir pilnīgi un galīgi apmierināti ar studiju kvalitāti, jo ir gan vieslektori, gan vietējie un visi ir pietiekami profesionāli un kvalificēti pareizajā jomā. Šogad Latvijas universitāte ir uzņēmusi aptuveni 180 ārzemju studentus. Daļa no tiem ir Erasmus studenti, daļa ir pastāvīgās plūsmas studenti. Aristoteles ir lielākie studentu svētki Latvijā, un būtu ļoti pozitīvi un vēlams, ja uz to ierastos arī ārzemju studenti, kopā pavadītu laiku ar mums un vienotos kopības sajūtā. Pieredze ar ārzemju studentiem ir dažādi, citur viņi ir tādi pietiekami aktīvi, citur varbūt ne tik ļoti, bet katrā ziņā kāds vienojošs pasākums, kur var piedalīties un uzreiz iesaistīties universitātes dzīvē, tas ir Aristoteles iespējams, labākais pasākums ar ļoti daudz studentiem un iespēja iepazīties ar visām fakultātēm. Tas, ka visiem studentiem ir jānāk, tas ir vairāk kā skaidrs, gan uz Aristoteli, gan uz pirms Aristoteļiem, jo tā ir pirmā lielā iespēja sapazīties ar saviem topošajiem kursu biedriem un vispār cilvēkiem universitātē. Mūsu fakultātē vēl ir pirms Aristoteles, ko man stāstīja, ka tas ir tieši mūsu fakultātē, kad mēs paliksim skolā pa nakti. Tur noteikti tā, ka 1. septembrī ierodamies, tusējamies, paliekam pa nakti, 2. septembrī tusējamies. Un visticamāk arī nedabūsim gulēt, un 3. septembrī laikam jāsāk mācīties. Labu laiku, iepazīties ar daudziem labiem cilvēkiem. Lai arī pirmā skolas diena nebūtu tā ļoti zinu, ka nevienu nepazīst un domā, vai viņi var runāt, vai viņi nevar runāt. Bet pēc tam pēc Aristoteļa jau viss tā kā būs vieglāk. Vismaz vienu cilvēku pazīst, tad, teiksim, ja nokavē to pirmo stundu, ieskrien auditorijā, tad tu zini, ka tie ir tavēji vismaz. Piemēram, es šobrīd gatavoju visu to, lai tev būtu vissvarīgākās aktivitātes un visjaukākais pasākums šo mācību gadu uzsākot. Vai tiešām tu nevēlies tur būt? Tiekamies 2. septembrī, 10:00 šeit lielajā aulā. Paldies! Lai pasniedzēji tev piedotu tavu kavēšanos uz stundām un ieliktu tev 4 ne par ko. Tev viņi ir jāiepazīst. Tev ir jāierodas uz Aristoteli. Visi, kur domā vēl, vai vispār ies uz Aristoteli vai neies, es teiktu, ka dzīve pārāk īsti, tāpēc nedīt dīvānu un lasies šurp uz Aristoteli. Tiekamies Aristotelī. Labi, čau. Nu ko, tiekamies Aristotelī. Ei, čau!
Ābolīši, tiekamies Aristotelī.